Kādēļ gan, lai tev nepiederētu kaut vai maza daļiņa, ja tu bieži tajā iepērcies? Nezinu, tu visu laiku apmeklē MyFitness vai Squad Hour vai Lemon Gymu. Ja jau tu tur maksā gadu no gadiem, kādēļ? Lai tu neinvestētu, un, ja nezinu, pēkšņi atnāk kaut kāds Amerikas milzis un nopērk pa miljardu viņu, tad tu saņem kaut vai atpakaļ visu, ko tu esi samaksājis savās gada abonementos. Tas ir kaut kas tāds, ko man riktīgi gribētos. Ir ka aplikācija, kura tev ir sasaistīta uzreiz ar bankas kontu kopā. Vienīgā problēma, ka bieži vien jau Latvijā tiem uzņēmumiem viņi nav kotēti biržā, un tu nevari iegādāties. Bet idejiski tā, ka ja tā varētu, un tad, kā tu samaksā Rimi, tā automātiski vai nu tev ieskaitās, piemēram, kaut kāda vai nu tāda pati summa vai pārpalikums, kas nopaļojās un tas investējās, piemēram, Rimi akcijās vai konkrētajos produktos. Tāpat, piemēram, mēs visi te esam ar Apple produktiem, cik daudziem ir akcijas Apple uzņēmumā. Tā ir viena no idejām, kas man ļoti patīk, un man gribētos kādreiz, ka kaut kas tāds ir arī šajā reģionā, ne tikai Amerikā.